Gabals saucas, tā laikam, gabals saucās Agņa dienas grāmata. Viņš nav pārāk garš. Mani sauc Agnis Tūters. Man ir 5 gadi. Es šodien sāku rakstīt dienas grāmatu. Dienas grāmatu man vakar uzdāvināja labais tēvots Kukuļkungs. Vēl es gleznoju. Agrāk es zīmēju tikai ar krāsainiem zīmuļiem un flomasteriem, bet Kukuļkungs man Ziemassvētkos uzdāvināja eļļas krāsas un otas. Es gleznoju eņģeļus un jēriņus. Viņš arī sarīkoja man gleznu izstādi, jo izstādes sarīkošana maksā lielu naudu. Kukuļa kungu mīl dieviņš, un tādēļ viņš ir bagāts. Viņš palīdz ar maniem vecākiem un izdos tēva kompaktdisku, jo tagad mēs visi esam dieva bērni. Tētis spēlē kokli un dzied visādas dziesmas. Man ļoti patīk, kad tētis dzied. Tu elles sūdu blāķi no sūdiem sataisīts. Un vēl par ļoti smieklīgo dziesmu par velnu. Un āstetām pa zemi vazājas. Agrāk, kad mēs vēl nebijām dieva bērni, tētis arī dziedāja un sacerēja dziesmas, bet tās nebija par dievu. Viņš spēlēja ģitāru un spēlēja krogos, bet tas nebija labi, jo krogos dzer velna bērni, un tas ir grēks. Mamma agrāk strādāja slimnīcā par māsiņu, un man katru rītu ved uz bērndārs, bet tagad mums ir auklīte. Un mamma dzied dieva bērnu korī un vada bībeles lasīšanas nodarbības. Visu to nokārtoja Kukuļkungs. Vakaros māmiņa no svētās grāmatas lasa man priekšā. Grāmata sauc Bībele. Tur ir visādas interesantas lietas par Jonas, kur aprīja valzījus, par Noās šķirstu. Tas bija tāds liels kuģis, kur bija dažādi zvēri. Un ar pēdējo dienu, kad vēlns skaidīs apkārt kā rūcoša lauva. Kad es nomiršu, tad mēs visi, māmiņa, tētis un es dzīvosim debesīs, un es būšu eņģelītis.